Mans bizness ir Erda. Erda tātad ir darba devēja tēla, HR konsultāciju bizness, kas radās apvienojot divas manas pieredzes. Vienu mārketingā strādājot lieliem uzņēmumiem pie viņa darba devēja tēla, un otra, kas bija HR, jeb šo headhuntingā pastrādājot gadu. Sapratu, ka tur ir potenciāls, sapratu, ka man šī tēma ļoti interesē, un tā pa gadiem mēs esam faktiski katru gadu likuši klāt papildus produktus un vēl ekstra biznesa līnijas un attīstījuši to kopumā 16. gada. Es ļoti ticu biznesa sākšanai caur konkrēta klienta vajadzības apmierināšanu vai konkrētu projektu ietveros. Proti, tas ir tāds startup vidē, to sauc par minimum viable product, vai ne? Teiksim, tu ļoti salīdzinoši īsā laikā izstrādā kaut ko tādu, kur jau kādam vajag. Un tad, ja tu redz, ka ir pozitīva atgriezeniskā saite, tu sāc skatīties, vai vēl kādam to vajag, un tad tu viņu attīsti. Tā bija arī manā gadījumā. Es strādāju ar darba devēja tēlu datiem lielā apjomā, gatavoju pētījumus, un tad man uzrunāja konkrēts uzņēmums, kas teica, mums vajadzētu tagad uz visu šo datu bāzi radīt stratēģiju. Es izstrādāju šādu stratēģiju un sapratu, ka viņi varētu nebūt vienīgie, kam vajag kaut ko ar šiem datiem tālāk darīt un salikt viņu konkrētu darbību līmenī. Protams, jebkurš, kas ir pakalpojumu biznesā, jums varēs pastāstīt, ka šie pakalpojumi ir nepārtraukti jāattīsta, visu laiku ir jādomā par jauniem pakalpojumiem. Ļoti svarīgs ir pārdošanas process. Mēs salīdzinoši ātri, izveidojam jau savus pipelines, sākam strādāt arī ar atbilstošiem tehnoloģiskiem risinājumiem, lai saprastu, cik uzņēmums ir jāsarunā, cik tikšanās jānorganizē, cik piedāvājumi jāizsaka, lai viņa rezultātā, tas viss konvertētos vienā darījumā. Un tad tu vari reķināt atpakaļējušā secībā, atbilstoši tam, ko tu plāno, kas ir tas apjoms, klientu uzrunāšanas, tikšanos skaitu, kas tev ir nepieciešams. Es domāju, to jums arī pastāstīs, jebkurš uzņēmējs, ka tas darbs ir tāds iteratīvs. Tu saskati kaut kādu iespēju, tu uztaisi šo minimum viable product vai pirmo projektu, tu ar šo pieredzi rādi pārējiem, saki, vai jums to nevajadzētu, un kopumā jau, teiksim tā, ja ir šis pieprasījums tirgu, kaut kur to tērcīti, pieprasījumu un to trakšanu tu sajutīsi. Es saprotu, tas izklausās varbūt viss ļoti ezotēriski, bet teiksim tā, nav daudz tādi biznesi, ja neskaita varbūt kaut kādus vēsturiskos dīvainos valsts dotētos, kur tu saproti, ka tev tur vajag iesēt tik un tik rapsi, un tad tu viņu pārdosi valstī, jo tur ir garantēta nauda. Paldies Dievam, tie laiki ir beigušies. Viss tas saistās ar vispirms pašu pieredzi konkrētajā laukā, izprotot viņa vajadzības, spēlētājus, teiksim, tādus kopējos procesus, un pēc tam saskatot iespējas un iterējot risinājumu. Un, protams, kā jau teicu, pārdošana un vēlreiz pārdošana. Ja jūs skatītos no racionālās perspektīvas, tīri tādā līmenī, kādā tur risks atdeve un tā, droši vien uzņēmēja darbība nav tas, nedrošākais, ne rentablākais, investīciju veids. Mēs zinām, ka 2/3 no startupiem neizdzīvo ilgāk par 10 gadiem, un es domāju, nezinu statistika pa īsāku laiku, bet es domāju, liela daļa no viņiem neizdzīvo arī 5 gadus un pat vēl īsāku laiku. Proti, tā uzņēmējdarbība ļoti nežēlīga no vienas puses joma, no otras puses ļoti godīga. Tiešām
tirgum ir lietas, ko vajag, un ir liela daļa, ko nevajag. Līdz ar ko manā gadījumā, teiksim, tā ir arī mana dzīve. Man ļoti patīk uzņēmējdarbība, man patīk tas, ko es daru, man patīk mans darbs. Un es tiešām visu laiku redzu dažādu veidu iespējas. Loģiski, kā jau uzņēmējdarbībā, liela daļa no šīm iespējām varbūt nav nemaz iespējas, vai arī pat, ja ir iespējas, nevienmēr materializējās konkrētos uzņēmumos vai produktos vai pakalpojumos, bet jebkurā gadījumā man vienkārši ļoti patīk pats process, līdz ar ko es pati jau tagad diezgan daudzus gadus, kopumā 10, esmu tā, kas faktiski visu laiku domā ērdas grupas ietveros, kā kaut ko jaunu attīstīt, bet arī periodiski izmēģinām jaunus virzienus. Iegūmi no investēšanas noteikti ir, kā jau es teicu, tīri finansiāli tas ir ļoti augsta riska pasākums. Tāds viņš ir visā pasaulē. Tieši tāpēc parasti, kā saka, ar šo nodarbojās, kā saka, tā saucamie eņģeļu investori vai riska kapitāla fondi, teiksim tā, bet es saku, man tā uzņēmējdarbība, ko man ļoti patīk un arī interesē, tās man ir ne tikai investīcijas, tas ir mans darbs, tā ir mana dzīve. Teiksim, ir biznesi, kuriem, nezinu, kurš tu plāno uz nākamo 5 gadi, ir biznesi, kur tu sagaidi, kā saka, jau kaut kādu atdevi gada laikā. Gadu, 2, 3 laikā tev noteikti ir jāsaprot, vai tu esi uz pareizā ceļa, un tad jau tur atkarībā no industrijas un produktu un pakalpojumu tipa. Lielākā daļa ar uzņēmējiem, un tieši tāpēc viņi ir uzņēmēji, ir saskārušies ar ļoti daudz ar ļoti daudzām neizdošanās reizēm. Līdz ar ko tas ir kaut kas tāds, ar ko, es domāju, uzņēmēji atšķirās no neuzņēmējiem, proti, ka viņi ir spējīgi tam tikt pāri. Lielākoties viņi ir spējīgi saskatīt, kā saka, mācīšanās iespēju tajā visā vai šīs nākamās iterācijas iespējas. Proti, es domāju, ka uzņēmēji redz to kā organisku procesu sastāvdaļu. Es domāju, tas ir līdzīgi kā, nezinu, kad bērns mācās staigāt, loģiski, ka viņš krīt un krīt atkal un apdauzās, bet tā ir daļa no procesa. Un es domāju, ka tur tas droši vien grūtākais kādreiz ir saprast, kur šī krišana liecina par neatlaidības trūkumu vai papildus spiediena nepieciešamību, un kur viņi liecina tiešām varbūt par konkrētajam laikam, vietai nepareizo produktu un pakalpojumu. Un tas vienmēr tāds, es domāju, lielā mērā arī tāds intuīcijas jautājums. Protams, skaidri, kā saka, arī diezgan ātri, es domāju, parāda situāciju. Es domāju, ka daļa no tā ir dabas dots. Es kopš sev atceros, esmu bijusi ļoti aktīva, daudzi pulciņi, daudzi projekti. Kaut kāds tas enerģijas un entuziasma un tāds pozitīvisma un drive apjoms, es domāju, ka nāk no dabas, vai tas ir raksturs. Skaidrs, ka, teiksim tā, man ir gan attīstīts arī prāts, kas ir slīpēts caur izglītību un pieredzi, lai es spētu apzināties un, protams, ka arī pārdzīvot no kaut kādas neizdošanās. Bet tur tiešām ir ļoti svarīgi kaut kādā veidā saprast, ka katra tāda krīze vai neizdošanās tiešām ir reta
mācību iespēja, A un B saprast, ka tā ir organiska daļa arī no izdošanās un veiksmes. Proti, nav iespējama izdošanās un veiksme bez iterācijām un bez kaut kāda veida neveiksmēm un krīzēm. Arī, teiksim, es neesmu ļoti tā apzināti par šīm lietām domājusi. Teiksim, man ir kopumā raksturīga spēja multitaskot, darīt daudzas lietas paralēli, bet tad periodiski hiperfokusēties, un ja tajā tēmā neiet vai ir šīs krīzes vai neizdošanās, teiksim, ir skaidrs, ka tīri cilvēciski viņas pārdzīvo, un kādreiz paiet laiks, kamēr tu saproti, ko un kā, bet tieši tas, ka teiksim, man ir vairākas dzīves jomas, es paralēli arī nevalstiskajā sektorā strādāju, teiksim, tas teiksim, dod šīs iespējas saprast, ka pasaule ir ļoti liela, ļoti dažāda. Arī manā dzīvē teiksim, ir citas jomas, kurās tu tajā brīdī var smelties spēku, lai atgrieztos tajā kaujas laukā, kas ir, nezinu, tā brīža profesionālā dzīve. Tas viens, bet tā kopumā es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka, nezinu, man ir brīnišķīga ģimene, ar kuru vienmēr var lietas izrunāt, kas sniedz savu atbalstu, padomu, kādreiz tādu, kas atšķirās no manējā, kas arī ir ļoti vērtīgi. Tā kā es domāju, ka tas ir par tādu balansu starp dažādām dzīves jomām, A un B, par pieaugošu apziņu, to, ko angliski this too shall pass. Proti, ka tev ir jāsaprot, ka, lai cik šausmīgs kaut kādas lietas neliktos tajā konkrētajā brīdī, paies laiks, tu uz viņiem skatīsies pilnīgi savādāk. Un tev vienmēr tas tev jāatgādina arī ir par tām vēsturiskajām brīdīm, kur tev ir šķitis, kad ir ļoti smagi vai sarežģīti, un tu pasteidz pēc laika un secini, viss jau tas pāriet un tā. Skaidrs, ka jebkura jauna biznesa attīstība ir primāri laiks, uzmanība un arī nauda. Tās ir tomēr tādas pamatlietas, bet ļoti svarīga, un arī nebūs kāds pārsteigums, ir komanda. Un man dzīvē ļoti palaimējies. Es tiešām lielākoties esmu strādājis ar cilvēkiem, kas ir gudrāki par mani, kā saka, katrs savā jomā. Un es esmu ļoti daudz varējis mācīties un novērtēt, kā saka, tieši šīs kombinācijas vai dažādo kombināciju priekšrocības, papildus tam visam, es vienmēr kaut kādu jaunu produktu virzienu uzsākot vai strādāt par kādiem projektiem vai jauniem biznesiem. Ļoti daudz salīdzinoši lasu par šo tēmu, proti mēģinu saprast, kas pasaulē notiek šajā jomā. Es atceros, ka es sāku ērdu kā darbdevēja tēlu konsultāciju uzņēmumu. Es tiešām biju izlasījusi pilnīgi visas grāmatas Amazonē, kas ir par šo tēmu. Nebija neviena, kur es nebiju izlasījusi. Es biju apstījusies līdzīgus modeļus, es biju atbraukusi uz Igauniju, kurā bija pirmā konference šajā tēmā. Tieši tajā brīdī es zināju ļoti, ļoti daudz. Un tad skaidrs, ka tirgus attīstās, parādās citi spēlētāji. Šīs zināšanas ienāk arī uzņēmuma iekšienē, un tas lauks, viņa brieduma līmenis ir krietni augstāks, un tās tavas zināšanas nav ne ekskluzīvas, ne brīžiem arī, teiksim tā, pat, teiksim, aktuāls. Viņas arī mainās, proti, viņas ir nepārtraukti jātīst, bet tieši tajā sākuma posmā es vienmēr uzskatu, ka ir maksimāli, ir svarīgi ļoti zināt, kas ko dara tajā jomā, un pat ne lokāli, starptautiski vienmēr. Atšķirībā no lielas daļas savu draugu,
Es ar uzņēmējdarbību īstenībā sāku nodarboties diezgan vēlu. Liela daļa no tiem, kurus es zinu, ar uzņēmējdarbību sāka nodarboties 22, 3, daži pāris gadus vēlāk, jau uzkrāja kaut kādu pieredzi korporatīvā pasaulē, daži vēl ātrāk, bet kopumā, teiksim tā, es pēdējos gados redzēju virkni uzņēmēju, kas ir jau noslēguši kaut kādu savu pirmo uzņēmējdarbības posmu, veiksmīgi pārdevuši savus biznesus, attīstījuši viņus globāli, viņi jau nav šobrīd aktīvi iesaistīti, tādu uzņēmumu ikdienas darbībā. Vai tā. Proti, ir iziets viens liels un veiksmīgs etaps. Es tur vēl neesmu. Es šobrīd, es aktīvi ar uzņēmējdarbību sāku nodarboties tiešām plus mīnus 10 gadus atpakaļ, un man liekas, ka man vajag vēl 10 gadus fokusēties uz šo jomu, līdz ar ko tas ir mans absolūts fokus šobrīd. Tā kopumā vēl tas pats nekustamais īpašums, man liekas, ka ir viens no variantiem, ko apsvērt. Skaidrs, ka ģeopolitiskā situācija ir ļoti no vienas puses nestabila, no otras puses visa pasaule šobrīd ir nestabila, un ir skaidrs, ka tā uz zeme, un jācer arī konkrētais īpašums visdrīzāk nekur nepazudīs atšķirībā no daudzām citām lietām, un kaut kas īpašumi varbūt kļūs vairāk, bet zemes noteikti nē. Papildus tam visam, tas virziens man nedaudz arī interesē caur to aspektu, kas saistās ar pasaules estētisko pusi, jo, mēs paši renovējam savu vēsturisko dzīvokli divus gadus, un lai cik mokoši nebūtu viss būvniecības un remonta process, tas, ka tu saved kārtībā kaut ko vai atjauno vai padarīji skaistu vai radi, tur arī ir kaut kāda virsvērtība. Proti, šīs investīcijas estētiskā vai vizuālā pusē mani, uzrunā papildus finansiālai vai tāda, zemāka riska ieguldījuma apsvērumu pusē. Es uzskatu, ka Latvijai vajag ļoti daudz jaunus uzņēmējus. Un es zinu savas ādas, un to arī apliecina visa statistika, ka tas nav viegli. Un tā, bet es daudz savus draugus aicinājusi mēģināt. Es saprotu, ka laikam un gadiem ejot, rodas zināmas prasības pēc komforta līmeņa, regulāro ienākumu līmeņa, ir zināmas saistības, ir ģimenes, ir kredīti, un tas kļūst kaut kādā ziņā tā uzsākšanas barjera palielinās. No otras puses, es domāju, nepamēģināsi, neuzzināsi A, bet B ar visu to, izaicinošo pusi, tur ir brīnišķīgas priekšrocības. Tā ir iespēja nepārtraukti attīstīties, tā ir nepārtraukta kustība, tā ir iespēja kaut ko radīt, tā ir iespēja ieklausīties, saprast, ko pasaulē cilvēkiem, uzņēmumiem vajag vai nevajag. Proti, man liekas, tas ir cits veids, kā iepazīties ar šo pasauli un tomēr kontribūtēt viņai kaut kā. Jo, saku, biznesa tādā ziņā ir fundamentāli, manuprāt, godīgs un caurspīdīgs, jo tu nevari pārdot produktu vai pakalpojumu, kuru nevienam nevajag. Proti, saku, ir bijuši kaut kādas kruplības, pārsvarā vēsturiski saistībā ar valsts sektoru, klātbūtni atsevišķās industrijās vai jomās, bet kopumā
viņš ir fundamentāli godīgs, un tas nekad nav kaut kādā ziņā personīgi. Līdz ar ko nu, tā, es ļoti izbaudu šo pašu procesu, kas ir konstanta attīstība, konstanta vēlme kaut ko izdarīt labāk, konstanta sazemēšanās vai mēģināšana saklausīt un ieklausīties un saprast to, ko vajag vai ko nevajag. Tā kā, un tad skaidrs, ka nu, teiksim, izdošanās un veiksmes gadījumā tā, protams, ir arī pilnīgi cita veida brīvība, rocība, ko droši vien tāda standarta vai tradicionāla nodarbinātība nevar nodrošināt. Vai var nodrošināt tikai mazai daļai un ilgstoša darba rezultātā.